Viņam dzīvē bija 3 tādas lielas kaislības, izņemot mākslu, protams. Tās bija zirgi, zirgu skriešanās sacensības, makšķerēšana un šahs. Un ar šahu bija tā, ka viņš mums spēlēja daudz. Viņš vienmēr izaicināja savus pretiniekus, tā ļoti bravūrīgi, ka tūlīt viņš uzvarēs, viņš viņus tā kā sakaus, viņš visu izdarīs, bet viņš vienmēr iekrita uz vienām un tām pašām kļūdām. Un viņa pretinieki, kas ar viņu jau bija spēlējuši vairākas reizes, viņi jau zināja, ar kuriem kauliņiem kā viņš ies, un suti vienmēr zaudēja. Tas viņa šo te degošo garu uzspēlēt šahu pret kādu un verbāli viņu pazemot, pirms viņš pats tiek sakauts, tas viņu netraucē.